Tev iedomājies, tas ir šeit. Ekscelences, cienītās dāmas, godātie kungi, man tiešām ir liels prieks būt Eiropas mājām. Nesauksim viņu par dzīvokli atsevišķām istabām Eiropas mājām. Un ne jau Lisabonas līgums noteiks to, kāda ir Eiropa un kā mēs jūtamies kā eiropieši. Noteiks mūsu pašu sajūtas. Un katreiz skolniekiem skolās jautājumu, kam jūs piederat, ja tas ir piederības jautājums. Atbildes rindojās ļoti ātri savai ģimenei, savai skolai, savai pilsētai, Latvijai, Baltijai un Eiropai. Un pasauli izspiest ir diezgan grūti, jo tad viņi visi sāk smaidīt. Tātad faktiski mūsu jaunajos cilvēkos eiropeiska apziņa ir. Bet katrā no viņām būs arī kāds jautājums, kas tad ir šī Eiropas piederība? Kā izpauzās šī Eiropas identitāte un šīs sajūtas kā eiropietiem? Es gribēju teikt, tas izpaužās tajā dažādībā, cik dažāda ir Eiropa. Un tāpēc šis nams, lai turpmāk vienmēr kalpotu visiem tiem, kas grib uzzināt, kāds es esmu eiropietis, cik dažāds es esmu, un kam es piederu, būtu gan informācija, gan vietas sarunām, gan arī gūt zināšanas, gan arī vienkārši baudīt mākslu. Jo tieši dažādība ir Eiropas bagātība. Tad apzināties dažādību un lepoties ar to, varbūt katram ir kāds zināms ceļš jāiet, un lai šis nams kalpo šim mērķim. Un bija aicināts man kaut ko dāvināt. Un šī ir viena no manām mīļākajām grāmatām, ja tā ir Latvijas ģerboņu grāmata. Un tas parāda Latvijas dažādību. Tātad tikai zemākā mērogā, mazākā mērogā, bet katrai vietai ir sava piederības zīme, kas izsaka tās vietas vērtības un tās vietas cilvēku būtību. Un lai šī kalpo arī jūsu mājai kā eiropeiska iezīmē. Paldies! Es pieņemu, ka Šulcs kundze būs izkārtots rokās pēc un arī maz tulkojums mūsu ārzem viesiem. Jūs vispār gatavojat? Kāds jautājums? Es teikšu tā, man patīk tādas lietas, kas citur nekur nav, tāds specifisks ir viens ir Švābijas špicme, ja, lai ir software, tad tas būtu Ziemeļa Itālijā, Spānijas papas, kā mēs tā var iztīm, tad es pēc visu produktu, kurš nezinu, Prāns Serrano, vai kurš pēc nezinu, Sīra Manchego, es varētu šitā runāt vestālāk. Es jūsos klausos, man liekas, ka es lasu savu parādu grāmatu. Jūs tādus vārdus mākat, latviešu speks ar zirņiem jums arī varšu? Tas ir pats kašīgākais ēdienas. Zandar, kungs, jūs drīkst paknakstīties, Mārtiņ? Drīkst jau paknakstīties. Jūs arī, Māri, nāciet droši. Paknakstīties. Domāju, ka ir kāds nav, kas palēm cīkņā, kas ir labs ierēdis, kurš strādā. Tas ir zīmē dienā. Zīmē, ka viņi novāri un novāršana. Viņš paliek vēl zaļāks, viņš zaļais zīmē saldēs. Bet man šokās... Jā, man palēm, tas ir baigais. Jā, bet tas ir baigais. Arī?